Bet pensijas politiķi solījuši neaiztikt. Ir skaidrs, ka budžeta samazinājumi visdrīzāk būs jāveic arī sociālajā jomā, un to varētu darīt uz valsts pabalstu rēķina. Labklājības ministrija gan uzsver, ka tā neplāno samazināt pabalstus. Tomēr politisku lēmumu priekšā iespējams būs jāpiekāpjas. Līdz šim dažādās darba grupās spriests, piemēram, par ģimenes valsts pabalsta izmaksu ierobežojumiem un izmaiņām vecāku pabalstu sistēmā. Vairāk stāsta Liene Barisa. Uz ģimeņu rēķina valsts izdevumus samazināja jau šajā gadā. Tika ierobežots vecāku pabalstu apmērs, bet strādājošiem vecākiem to liedza pilnībā. Tāpat pirmajā bērna dzīves gadā vairs netiek maksāts ģimenes valsts pabalsts, kas ir 8 latu apmērā. Savukārt no novembra maternitātes un paternitātes pabalsta apmērs 100% vietā būs 80% no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas. Labklājības ministrija neslēpj, ka šie ierobežojumi būs jāsaglabā arī nākamgad, taču nu ir jautājums, vai tie nebūs vēl stingrāki. Piemēram, valsts funkcija auditā ir priekšlikums 8 latu pabalstu par katru bērnu maksāt tikai trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, jo tādējādi budžetā varētu rast 4,8 miljonus latu. Labklājības ministrijā gan tam iebilst. Šobrīd mēs uzskatām, ka šie 8 lati ir nozīmīgi ikvienam, un mēs nevaram tagad tik strikti izvērtēt, kuram tas vairāk nepieciešams, kuram mazāk tas nepieciešams. Labklājības ministrija arī neatbalstīšot priekšlikumu vecāku pabalsta vietā maksāt fiksētu visiem vienādu bērna kopšanas pabalstu. Vienīgais, kas tikšot darīts, šīs izmaksas nākamgad pārcels no sociālā uz pamatbudžetu. Garantijas, ka pabalstus nemazinās, gan nav. Neapšaubām tas ir tīri politisks lēmums. Sociāla antropoloģija Aivita Putniņa norāda, ka valsts atbalsts ģimenēm un sociāla-ekonomiskais stāvoklis kopumā vistiešākajā veidā iespaido demografisko situāciju. To varam redzēt jau tagad, jo bērnu dzimstība krīzes laikā ir ievērojami kritusies. Ar pabalstiem vien gan nebūšot līdzēts. Vecākiem ir jābūt drošiem par nākotni. Tas ir jautājums par to brīdi, kad bērns sāk iet skolā, tas ir jautājums par to, vai mums ir nodrošināta pirmsskolas bērna aprūpe un jau no šiem te 1,5 gada vecuma. Un tā ir Latvijā vislielākā problēma nodrošināt bērnu aprūpi līdz šim 3 gadu vecumam. Par to, vai pabalstu apmēru samazināšana varētu ietekmēt lēmumu par ģimenes pieaugumu, bērnu vecākiem gan nav viennozīmīgas atbildes. Pašlaik, man liekas, tas ir tāds minimālā, optimāli pieņemamā programma, bet ja vēl kaut ko vairāk griezīsim tā, tad jau, protams, tas uzreiz atstās tādu iespēju. Galvenokārt jau uz nākotnes cilvēkiem, kur plāno bērnus un vispār uz to demografisko situāciju. Tas jau tas sāpīgākais. Ja man būtu 3. bērns, tad tas noteikti nebūtu kā iemesls. Bet varbūt, ka daudzās, es domāju, jaunajiem cilvēkiem tas varētu būt iemesls, bet es ceru, ka nav tādi daudz cilvēki. Jo ne jau naudā būs tā laime, bet tajos bērnos. Ir naudā laime vai nav? Ko? Kā tur ir? Nav. Nav. Pareizi, nav. Kopā būšanā ir, vai ne? Liene Barisa, Juris Rītiņš, Latvijas televīzija.